Sveicināti spēļu kastē, kur es izmēģinu kādu jaunu galda spēli. Šodien, pateicoties Brain Games, ir iespēja izmēģināt Living Forest. Īsumā es Living Forest raksturotu kā kavas būvēšanas, jeb deckbuilding spēli ar tādu nelielu odziņu. Tās ir labas ziņas, jo mēs esam tīri labi iecienījuši deckbuilding spēles. Spēle var uzvarēt 3 veidos, un katram no šiem veidiem resursus dod kava. Bet, manuprāt, viena no interesantākajām lietām ir tas, ka viss darbojas mijiedarbībā, un, lai uzlabotu savu kāršu kavu, tev ir jāiegulda arī citās vietās. Vispārīgi spēles stāsts ir tāds, ka ir svētais mešs, ko cenšas nodedzināt tāds ļaunais uguns dēmons Onibi, un jūs kā gada laika cenšaties izglābt mežu. Līdz ar to jūs kā gariņi cenšaties sākt palīgā visādus dzīvniekus no meža kā palīdzību, un uz spēli uzvarēt tas, kas pirmais izglāb mežu. Viss spēles stāsts ļoti labi saskanēt ar pašu spēli kopā, bet īsti par to nav laika domāt, jo šajā spēlē, kā es teicu, ir 3 uzvaras iespējas un ļoti daudz visu kaut kam jāsako līdzi. Kopumā visas spēles tematika liekas nedaudz naiva, bet tas varētu patikt bērniem vai ģimeņu vakariem spēlēt, un tas viss arī paver iespējas, ka viss noformējums ir tāds skaists ar plašām bildēm un krāsains, kas noteikti patiks tiem, kam patīk vizuāli. Visā kopumā spēle ir diezgan viegli iemācīties. Vienīgais ir tas, ka tur daudz kam jāsako līdzi, kas nozīmē visu laiku jāpēt visi savi resursi. Man personīgi šī spēle liekas diezgan līdzīga Stone Age. Vienīgais šeit kārtas dod tādu nejāšības principu, atšķirībā no Stone Age, kur tas ir metamie kauliņi. Spēles garums ir diezgan saprātīgs, uz kastes rakstīts 40 minūtes. Pirmo spēli mēs spēlējām precīzi stundu, bet mēs bijām 3. Vēlāk uzspēlējām spēli arī 2, un kad noteikumiem bija iemācīti, tad tā spēle notika krietni raitāk. Kā tad es spēli vērtētu? Kopumā es spēli vērtētu sarežģītības līmenis 70, pa cik iemācīties spēli ir diezgan viegli, bet daudz kam jāsako līdzi. Vizuālais noformējums ļoti skaists. Es liktu kādus 8 no 10, jo tiešām patīkam skatīties uz laukumu. Un tas, ka šo spēli pavēlk drusciņu uz augšu, ir tas, ka šo spēli vēlreiz var spēlēt daudz un daudz, jo ir daudz mainīgo faktoru no spēles uz spēli, tāpēc par to es liktu 9 no 10. Kopumā šo spēli novērtētu 8 no 10, tāpēc ieteiktu citiem to pamēģināt. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies citā kastē.